Andris Račs astroloģijā strādā jau 33 gadus un saka, viss, kas veido cilvēka dzīvi, tēlaini izsakoties, ir sakārtots pa plauktiņiem. Viens plauktiņš norāda uz vēlmi un iespēju radīt bērnus, cits, kāda būs vilkme, turēt mājdzīvniekus. Ne visiem ir bērnu plauktiņš, ne visiem ir dzīvnieku plauktiņš, citiem ir abi kopā. Ir cilvēki, kuri vēlas gan bērnus, gan mājdzīvniekus, taču ir cilvēki, kuri vēlas vienu, bet negrib citu. Un tas arī izskaidro faktu, kāpēc daudziem dzīvnieku mīļiem bērni nepatīk. Loģijā bērni ir vienā horoskopa daļā un dzīvnieki citā. Bet tam dzīvniekiem ir divas daļas. Viena ir tie astroloģijā šausmīgs smieklīgs tāds apzīmējums par lielumu. Līdz kazai ir mazi. Īsta māzīm, ja, tiksim, kaut kādam. Tas skaitās tā kā mazais, un tad ir otra kastīte, kur ir savaļas un lielie dzīvnieki tādi, ja, kurus mēs nespējam tā īsti vadīt. Ja.